No vienas puses, jā, tā dzīve ir interesantāka, dēļ tā. No otras puses, tajā brīdī, kad viņi paliek šausmīgi, tad tu vairs nezini, ko ar to darīt. Tas, kas tajos mirklos ir svarīgi, ir ātri tikt ar to galā. Nevis iegāzties tajā purvā un tur gulēt un nezinu, ko gaidīt un būt tikai sliktāk un sliktāk un gribas ir nostipēt, izkāpt laukā. Pa dibenu vienmēr iedot tad, kad ir pienācis laiks. Vai nu pienācis ir laiks, kas ir pats grūtākais, tātad pašam mainīties, jā, vai pienācis laiks ir mainīt kaut kādus apstākļus. Bet tas arī ir tāds kā simptoms, ja mēs tā skrienam pa dzīvi, tā kā visu nepaspējam, tas jau arī ir simptoms, kāpēc mēs neesam plūdumā, kāpēc mēs esam nepārtrautajā steigā. Un tad no mūsu puses ir svarīgi tikai tas, ka mēs pasakām, ka mums ir notikusi sāpe, ka ir vajadzīga palīdzība un būt gataviem viņu pieņemt. Jo, ja mēs tikai sēdēsim savā pēķī un raudāsim, nekas nemainīsies. Ja mēs sēdēsim savā grāvī, mašīnas brauks garām. Gribu, lai jūs lai tiek no grāvi izot, vismaz jāpaceļ roku un jāsaka, man ir slikti, man ir vajadzīga palīdzība. Es netikšu to galā. Labrīt, 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 labdien, labvakar. Ceturtdienā. Jā, mīļās dāmas, mīļie kungi, tie, kas mūs skatās. Mans vārds ir Dācis Pāra. Es esmu personības izaugsmes trenere, mediātore un dziļo traumu dziedinātāja. Es esmu Linda. Ai. Kā es te uzbraucu virsū? Es esmu Linda Liepa un es esmu astrologs. Un saki, ko tu gribēji līdz galam? Es jau gribēju tevi uzaicināt. Un mums runājās, ar mani runājās, Linda Liepa. Mēs improvizējam. Jā. Mēs improvizējam, un šodien jau mums joprojām ir pirmdiena, bet jums ir ceturtdiena vai pat to tālāk. Kas zina, ka jums arī ir pirmdiena tikai nākošā vai aiznākošā, kad jūs skatāties. Bet jebkurā gadījumā mēs ierakstam šo video. Lindai ir kārtīgi dzīves notikumi priekšā. Mēs zinām, ka Lindai nebūs laika, tāpēc mums ir jāstrādā šodien pirmdienā, priekš ceturtdienas. Nu, lūk. Un tikko ierakstījām vienu citu video iepriekšējo. 25. saruna šķietā, jo šī tad ir 28. saruna, Dievs, ka mēs daudz esam norunājuši, bet nu labi. Un par ko tad runāsim? Mums ienāca prātā doma par spērienu pa pakaļu. Jā, parunāsim par spērienu pa pakaļu. Nu, tie, protams, nav tādi fiziskie spērieni, kaut gan, kas zina, reizēm arī dabūnam fizisku spērienu, kad nekustamies uz priekšu. Enerģētiskie spērieni, visam spērienu pa pakaļu. Ko mēs esam zvaigznēs ar tiem? Kā ir? Nu, es viņus saucu par zibeņiem pa dibenu, un, protams, es arī par viņiem mācu un stāstu saviem studentiem vienmēr, kur tad viņi ir redzami, nu, kad viņi ir. Kā cilvēks uztver, jā, ir tādi cilvēki, nu, kam ļoti bieza āda ir, un tad tie zibeņi viņu neķer. Ir cilvēki, kurus vispār neķer šie zibeņi, ja kas, starp citu. Tāpēc, ka nevis, ka viņi būtu, viens ir tas, ka jā, viņi sapelnījuši labu karmu, bet otrs ir tas, ka viņi dzīvo vienkāršāk un viņi nemeklē drāmu un viņi netaisa drāmu. Jo zibeņi ķer pa dibenu tikai tos, kuri taisa drāmu. Tā ir patiesība. Mums katram horoskopā ir drāmas vietiņa, pilnīgi katram. Tikai cik viņa ir izteikta. Tā ir tā kā viena daļa, un iedomājieties, pica ir sagriezta tagad 12 daļās, un vēl tā katra šķēle pa uz pusītēm. Tad sanāktu apmēram 24 daļās, ja? Un viena tā daļa, tātad viena 24. daļa ir šī drāmas taisīšana. Labi ir tad, ja tu to drāmas taisīšanu izvērta profesijā, piemēram, tu esi dramaturgs, vai tu esi aktieris, vai tu esi vienalga. Šīs kaut kādas profesijas pārstāvis, kurš ir uz skatuves, tad tev pienākās, un tad tāpatās tev būs tā dzīves pilgtāka. Tev būs visas rampu uguns, un viss tev būs, bet ir cilvēki, un tie cilvēki parasti pie astrologa neiet, jo viņiem arī astrologam nekas nav ko vaicāt, un viņi arī uz šo grupu nenāk, jo viņiem te vienkārši nav ko darīt. Viņiem drāmas nav. Kāpēc taisa drāma? Tas ir atkal datas kompetencē milzīgākā. Viens ir, kāpēc viņi taisa, to var tā kā diagnosticēt es, protams, bet tā, ka ko tad ar to darīt un kā no viņas atbrīvoties, tas ir datas darbiņš. Atbrīvoties no viņas atkal tā īsti nevar, bet viņu var ievirzīt pareizajā gultnē. Viņai var iedot, nezinu, jaunus riteņus vai nevis braukt tur ar koka, kur dzelža apkaltiem, jā, bet var braukt ar mīkstiem, piepūstiem gumijas riteņiem, tad jau tā
tā drāma vairs nav tik, nu, nesit tā pa cauri pa kauliem, ja tā, bet zibens pa dibenu, jā, nāk tikai un vienīgi cilvēkiem, kuri taisa drāmu. Nu, piedodiet, mīļie, nu, tā tas ir. Tas ir arī attiec uz mums ar tevīm. Mēs arī esam dramaturģis, dikti savas dzīves dramaturģis. No vienas puses, jā, tā dzīve ir interesantāka, dēļ tā. No otras puses, tajā brīdī, kad viņi paliek šausmīgi, tad tu vairs nezini, ko ar to darīt. Nu, lielākai daļai, protams, līdz šausmām neaiziet, bet ir kam aiziet, un tad ir, tu nezini, ko darīt, vai tev ir jāliek jaunas sliedes blakus vecajām, un droši vien, ka tā. Kamēr tu visu to uzbūvēji savu ceļu uz Baikālam, uz maģistrāliem, jā, un tad tev taču nav spēka tam, ja tev ir notikusi kāda liela nelaime, ka tev ir zibens pa dibenu atnācis, nevis zibens pa dibenu, bet tev ir vienkārši nonesis smadzenes. Arī tādi cilvēki noteikti šeit ir. Un visi šeit ir drausmīgie daudzie jautājumi, un visas šīs tās traumas tad izlec ārā vienkārši, nu, sitieni, jā, viņas vienkārši jautājums par to, cik viņas ir no spēka vai resursa tad dziedināt, vai vispār to gribās, vai tu gribi, nezinu, pats no šausmām nomirt, jā, nu tā. Nu tā, tāpēc tādi reāli izkustinājumi ir pilnīgi visiem cilvēkiem, nu kaut vai elementāri. Elementārs izkustinājums. Es novēroju visu laiku, teiksim, tagad Liepājā, kad es dzīvoju, kā tas notiek. Tev ir kaut kāds veikaliņš, tu strādā tajā veikalā, viņš varbūt piedara, vai tu esi tur viņā darba ņēmējs, un tad sāk remontēt blakus sliedes. Tramvajas sliedes, teiksim, remontē un dara to 1 gadu. Un viss. Veikaliņam sāk iet ar vien švakāk un švakāk, un beigās saimnieks, viņš arī šo jauno situāciju, viņam nav tāda resursa, lai viņš nogaidītu gadu, jo Dievs vien zina, varbūt tas būs 1,5 gadu, ņemot vērā visādas celtnieku kasjakus, ja. Un veikaliņš, piemēram, tiek aizvērts. Nu, ja tas, protams, nav kaut kāda franšīze, un tas nav Statoils vai vēl kaut kas tādam, protams, ir vienalga, tur tiek galā uz citu savu resursu rēķinu. Bet tad ir tas spēriens pa dibenu. Un parasti liekas, ka vainīgs ir darba devējs, ka viņš tur tāds vai šitāds, vai firma, vai vēl kaut ko, bet tas ir tavs spēriens. Un tas ir šo te dažu cilvēku, kuri jūs tur kopā esat, tas ir jūsu spēriens. Jūs esat nonākuši vienā karmas ķopsītī, un tur jums vāciņš ir virsū, un viss tur iekšā sāk vārīties. Jūs esat līdzīgi, un nekad nebūs tā, ka jūs varat nonākt pie kaut kāda pretīga idiota, darba devēja, pilnīgā debīliķa, stūbaņa idiota. Jūs ejiet pie līdzīgā sev. Un tāpēc jūs tur nonākat, un tāpēc jums tā tur iet, un tāpēc jums drāma tur veidojās, jo pavērojiet, cilvēki citi tur strādā pie tā paša idiota, piemēram, 20 gadus, un viņiem tā kā nekas, nu vai vismaz 2 gadus, un vēl nekas nav. Tā, nu lūk, bet zibeni pa dibenu vienmēr iedot tad, kad ir pienācis laiks. Vai nu pienācis ir laiks, nu, kas ir pats grūtākais, tātad pašam mainīties, jā, vai pienācis laiks ir mainīt kaut kādus apstākļus. Uz to parasti rāda ļoti vienkārši rāda to. Nav nekāda kosmiskā zinātne, tur rāda tieši, kur tev ir jāiet. Un tas tiešām ir vienkārši. Un tas, kas ir jāiet, tā ir patiesībā tā mūsu personības iekšējā garīgā izaugsmē, kā mēs to sauktu, mūsu dvēseles izaugsmē. Tad kaut kādas lietas ir jāsaprot, kaut kas ir jāmaina savā attieksmē, kaut kas ir vienkārši jāpiedzīvo, jo ja tās ir tīri karmiskas lietas, kur ir tā kā tu darīji, tev dara, tad es izvēle tāda ir bijusi, to beidzot apgūt, kā tas ir, kad tu rīkojies nepareizi. Un tas, kas tajos mirklos ir svarīgi, ir ātri tikt ar to galā. Nevis iegāzties tajā purvā un tur gulēt un nezinu, ko gaidīt un būt tikai sliktāk un gribas ir nostipēt, izkāpt laukā, jo, saprati, šitā nebija labi. Viss, tagad zinu, šitā nav labi, tā nekad vairāk nedarīšu, jā. Nedarīšu ne citam, ne arī sev. Jā. Bet tā arī pieturēties un tāda labvēlīga pasauli vairāk iegūt. Es šos te spērienus vai zibeņus vienalga tos es uztveru kā patiesībā jau kā visu un labvēlību. Jo, bez tā tad nenotiek palielam nekāda attīstība. Mēs kaut kur iestrēgstam un tagad notiek kaut kāds ļoti liels lietas, tad mēs tā kā intensīvi pārdomājam, kas ar mums notiek dzīvē un ko es patiesībā vēlos un tas ceļš, uz kur es esmu, bet tas ir manējais.
Protams, ir labi, ja jūs saproti, tas ceļš ir manējais, un šitās grūtības vienkārši ir jāpārlaiž, jo tāpat kā ciklons, kas te plosījās, nedēļas nogalē iepriekšējā, tāpat tas arī dzīvē mēs būtu visādi cikloni un anticikloni, ir kaut kur saulīt spīd vairāk un kaut kur mazāk. Jo, nu, mēs tā pilnīgi tīri neesam. Tā kā tie, kas ir tā kā tīrā Kristus enerģija vai dievišķā enerģija, kas ir atnākuši tikai nest gaismu, es tās cilvēks nezinu, visiem ir kaut kā tie mākonīši un tie pleķīši, jā. Tas nozīmē, ka viņiem ir vienkārši jāstrādā, viņiem ir jātiek galā, lai to savu enerģiju attīrīt, lai mēs tā kā izautu garīgi tik daudz, ka nebūtu vairs jāpiedzīvo kaut kādas negācijas, jo vien tur atkal nav kaut kāds lielāks nolūks, kur mēs no savas cilvēka pozīcijas to neesam spējīgi ieraudzīt. Runājot par cikliem dabā vēl, un kad tas notiek, tas katram, protams, tas ciklu biežums ir, tā kā paredzēts, cik tas bieži būs, ja tos grābekļus nelikvidēs, jo zibeņus sauc arī par grābekļiem, jā. Bet ir tādi kopējie cikli, kad ir ļoti labi atbrīvoties no šīm lietām un tiešām attirināties nost. Un tāds kopējais cikls ir šobrīd tagad. Šodien ir, ja mēs iedomājamies, tātad šodien ir ceturtdiena, mēs ierakstam tātad pirmdienā, ja, bet, kā jau minēja Dācija, bet tas jau nenozīmē, ka tas nenotiek. Ja, tātad ceturtdiena šodien ir, un ir mēnesis ir kļuvis pavisam vājš, viņš iet savā absolūtajā izdilšanas fāzē, un tādas lietas, kas attiecās uz jau šīm te drāmām, uz šiem teātriem, uz dzīves drāmas veidošanu, grābekļu bučošanu, ja, tas viss ir atbrīvojums kaut kādā brīdī, tad, kad mēnesis ir nodilis, kad mēnesis ir vecs, un īpaši kā tagad, kad man nomainās sezonas, ja dabā tā tad no karstās vasaras uz vējaino vasaru, mēs viņu arī varam nosaukt par agro rudeni, tad brīnišķīgi ir pirms ražas novākšanas lielās, kad mēs taču zinām, ka tas tūliņ viss būs, ja tad reāls augusts, septembris ir dabā ražas novākšanas laiks, tad arī to veco, kas ir kaut kas no pagraba, ir jāiznes ārā, un tie pagrabi ir dažiem ļoti dziļi. Un konkrēti es kā astrologs loģiski nekādā veidā ar dziedināšanu nenodarbojos, vienkārši konstatēju faktus un varu iedot cilvēkam spārnus. Un tāpēc mēs ar Dāci arī esam satikušās, kad ir, acīm redzot, tas pieprasījums vienai pēc otras ir bijis vajadzīgs, kad man ir prieks tādā gadījumā cilvēkam ir daudz šo te grābekļu, un katru reizi tu redz, ka tas cikls nebeidzas, ka viņš tajā vecajā mēnesī to grābekli neizmet ārā vai nesadedzinā ugunskurā. Tad ir labi, kad ir šādi cilvēki līdzās kā tāds, kas tik rūpīgi un tik atbildīgi strādā ar jūsu traumām. Tas tāds mans arī novērojums, tas, kas no manas dzīves, kas šobrīd notiek, ar ko pēc kā es atgūstos, kas nav vispār, pat būtībā prātam aptverams, ja, teiksim, nelaime, kas ar mani ir notikusi. Un tāpēc nezinu vispār, kad es par to spēšu vispār kaut kā cilvēcīgi runāt, bet pieskaroties tam, tad tas pat nav grābeklis, un tu nevari zināt īstenībā, vai tas ir grābeklis vai kas tas ir, jo tad, kad notiek ļoti liela nelaime, tu esi tādā izmisumā, ka tu nevari saprast, ko tu tieši esi nodarījis un par ko tev tas ir. Bet to, ka tu esi drāmas taisītājs, es domāju, ka te daudz sežot pats jau sev tu vari atzīties, tad tu vari, Linda, ko tu runā, ja, bet īstenībā, ir tā, jā, es taisu drāmu nevietā, nelaikā, nevienu nevajadzīgu bieži drāmu, ja, tāpēc ir tas, ka un vēl tas, ko tu esi arī sakrājis iepriekš. Tā tad reāli tu esi taisījis to drāmu, tagad tu varbūt esi nomierinājies, bet kosmosam jau Baba Jagai jau grāmata ar pierakstiem ir palikusi. Un tu jau, tev vienalga tā savu krūzīti ar to karmas dzērienu ir jāizcer. Gribi tu vai to negribi, kamēr viņi nebūs tukši, mieri nebūs. Un tāpēc ir kaut kas ir jādara. Un vienkārši sēdēt vai gaudot, vai, protams, ka citi ir cilvēki, kas vēršās dievā, ja, kas aiziet dievā. Manuprāt, vispār metodas, tāpat astroloģija un jebkurā tāpat psihoterapija un vienalga jaunā laikmeta psihoterapija, viņas jau visas nāk no dieva, lai varbūt jums mācītājs no kancela saka kaut ko pretējo, bet tie ir instrumenti, kurus dievs ir iedevis cilvēkiem, lai viņi varētu tikt galā. Jo kā tad savādāk, ko tad visiem ir, nezinu, jāuzspridzinās un jānodedzinās reizē, ja kopā aiz bezcerības, ka neko nevar darīt, ja, tā. Lūk.
Es tev piekrītu. Zini, mums tā sanāsies gan teorētiski, ka mēs dalāmies ar zināšanām, kā tev pašai tagad to grābekli dabū pieri. Kā tev iet, kā tu jūties, kā tu reaģē, ko dari? Nu, man ir atsevišķas, daudz tēmu nav, jums arī katram noteikti dzīvē esat ievēroši, vai nu tās ir, teiksim, attiecības, vai nu, tā ir arī uzbūvēts kosmos riebīgi, ja, ka tās būs divas tēmas, vai nu drošības sajūta, nu, tā kā drošības sajūta zem kājām, vai attiecības, partneru attiecības, un viņas ir saistītas, protams, nu, savā starpā, bet tad, kad es zaudēju līdzsvaru, nu, protams, man ir savas metodas, viens ir arī tas, ka es pie tevis vēršos, tā kā, otrs ir tas, ka padzeros ūdeni, nomazgāju muti, ja, nu, pie tādām īsākām. Vienmēr dodos mazgāt muti, tad, kad ir kaut kas tāds, kas ir satraucošs pirmais noticis. Ja, nu, nevajag jau arī visu uztvērt par karmu, arī tā nevajag. Nevajag gluži, tāpēc, ka ir sadzīves, ka ir daudz notikumu, kam nu, ļoti liels saistības ar karmu nemaz nav. Tāpēc, ka mēs esam miedarbībā ar visu, ko. To, ka mēs esam, piemēram, nonākuši kaut kādā lielajā peļķē, un tagad gan ir sūdi, ja, to ļoti visi jūt. To nevar nejust, bet tāds nevienalga, nu, tu nezini, benzīna tankā tev aizbrauc priekšā mašīna, nu, un tu netik, tu steidzies, un tu nevari ieliet benzīnu, un tālāk netiec, un tā nav nekāda karma, nu. Tas ir vienkārši, nu, kaut kāds sīkumiņš, ja. Nu, ja vien tas nav regulāri tā. Nu, jā, ja tev tas nav nedēļā reizi, un tu visu laiku kavē, piemēram, nu, tad tev jāpārskata sev vienkārši ieradumi, tātad tev benzīns būtu jāieliek iepriekšējā vakarā, un tad tev vienkārši tādas situācijas nebūtu, ja, bet, starp citu, dramatizētājiem, drāmas taisītājiem šitais gadās regulāri, un tam ir cita pavisam, tam nav nekāda sakara ar pretekļiem benzīntankā, tam ir sakars ar to, ka tu varēji ieliet benzīnu vakar, un viss, un tev nebūtu jākavē. Pavisam citur kājas aug, nu tā. Tas arī, redz, ir tas patapinātais garākais ceļš un garākais stāsts līdz tam taviem grābekļiem un taviem zibeņiem un pat ibēnu un tā. Jāsaprot, kur tas sākās, saprot. Nu, vēl tas, kas ar tev tajā mirklī notiek, jo tur jau arī tā atslēga mēs būtu apslāpti, ja tu tā ļoti spēcīgi reaģē un nelieši tādu, un iešu to tās logu sitiešu, vēl nezinu, ko jau var iekrīt upuri, jā, man nekad neveicās, un tas tikai parāda to, kur tu esi, kādās enerģiskās vibrācijās tu šobrīd atrodies, un, nu, tev parāda uzskatāmi, jā, ka tev ir šitā te, nu, tad kaut ko dari, ja nu tā var izskāpt laukā. Es vienkārši domāju par tiem līdējiem benzīna tankā, vai man kāds ir pielīdz priekšā benzīna tankā. Un nav tā, ka es atcerētos tādu situāciju, ja nu uz ceļu kā spēliem priekšā, un tad ir svarīgi tiešām, kā es reaģēju pašreiz tā. Nu viņš droši vien steidzās, jā, bet ja es pati kaut ko steidzos, tad visam savādāk uztver. Nu, tas ir tā smieklīgi, jā, tad minūtes garums atkarīgs no tā, kurā pusē tos durvīm atrodies. Jā, tad cita ir svarīgi, nu, kaut ko tādu, jā, tad, nu. Ja tu nesteidzies, tad pieliem priekšā, lai cilvēkam tiek, jā, bet ja tu ļoti steidzies kavē darbu un ir izsāc stāst domas galvā par to, kas notiks, ja tu nokavēsi, un tad tur varētu būt ļoti spēcīgas emocijas. Jā, bet, nu, cik bieži tas notiek, jā, tiešām mācīties saruniem priekšējā vakarā var kaut ko izdarīt, nu, par jebko. Jebkurā jomā, ja kaut kas nenotiek tā, kā gribās, tad ko es varu izdarīt iepriekš, un ko es varētu nākotnē darīt saulēcīgi, lai nebūtu pēdējā mirklī savādāk. Nu, iedomājieties, mums tad vajag palaist ierakstu, nu, mēs būsim jau nosprauduši, no labi, mēs esam brīvmākslinieces, mēs negribēsim nelaidīsim no rīta, laidīsim nākošajā dienā, pēcpusdienā, tā kā arī ir gadījies, ja ierakstīsim tikai otrdienā vai ceturtdienā, vai vispār piekdienā, un viss ir kārtībā, ja pašas esmu sev saimnieces, bet ja mums aiz muguras būtu priekšnieks un plāni un mērķi, un viņi ir jāsasniedz, jo, ja mēs to neizdarām, tad mums nāk sots, nu, tur nesamaksāts prēmijas vai no atlaišanas no darba veidā, nu, tad jau tā spriedze būtu tā kā, nu, tas potenciāls būtu milzīgs, jā, tad cik ir tas, kāpēc ir jāspēj izdarīt, un tad kā tad to darīt. Jo, nu, cilvēkiem daudziem ir tā atlikšana uz vēlāku, un to darbu, kur negribās darīt, ka mēs atliekam uz vēlāku. Reizēm tas ir, nu, negribās darīt, nu, tautā sauc par slinkumu, bet vienkārši būtu enerģija trūkst. Jā, tik ļoti gribās ēst kāda degviela šovakar, rīt no rīta. Un rīt no rīta saprot, mati tik bija jāizmaskā, vēl jāizžāvē, un tas laiks vienkārši tik iet. Un tev pēdējā meklī kaut ko skrien, un tad atkal vēl nākošais. Bet tas arī ir tāds kā simptoms, ja mēs tā skrienam pa dzīvi, tā kā visu nepaspējam, tas jau arī ir simptoms, kāpēc mēs neesam plūdumā, kāpēc mēs esam nepārtrautajā steigā. Nu, jā, un tad vainot var gadžetus un visu kaut ko, un
viņos tiešām, vai tad viņos var nesēdēt vienkārši. Tad viņi laiku nepaņems, un attiecīgi visi tie grābekļi par to, ka, jā, es tur darbu nesu uz mājām, un viss šis tad, nu, mēs vienkārši ļoti tādu globālu tēmu aizskārām, kurai atsevišķi apakšā tad ir visi šie apakšpunkti par grābekļiem, konkrētiem zibeņiem pa dibenu un visu šo te katram. Vienkārši varam varbūt aicināt savus klausītājus ierakstīt, kas tā pārdomājot, kas ir viņa lielākais zibens bijis vai kā viņš ir ticis galā ar savu zibeni. Mums jau jārosina ir arī, jo ir jau tie zibeņi, ar kuriem var pats tikt galā. Ir zibeņi, kuriem var tikt galā pie tevis strādājot. Ir zibeņi, ar kuriem nevar tikt galā. Arī tā ir. Vai arī vienkārši vairāk darba jāiegulda. Jā, ļoti, vai ļoti arī ir daudz. jāiegulda kolektīvais darbs, vai pieņemsim tas, ko mums visus baida, ir iespējama kārdarbība ar Krieviju, nu tas būs kaut kas liels, tā būs kopradīšana. Un kopradīšanā viens man neiespējas, viņš ir tikai tāds, ka es sapratīšu, ka būs slikti, es vienkārši sapakošu manas mašīnā, tā kā es atbraucu, tā es varu arī aizbraukt. Ja, bet visi mēs neaizbrauksim. Tas nozīmē, ka cilvēki būs, kas paliks, kas no jebkādiem iemesliem nevarēs aizbraukt, un tad nāksies saskaties ar to realitāti. Un tad, ja mēs redzam, ka tā realitāte var tuvoties, viņa var tuvoties, ja mēs tiekam ļoti baidīti, un mēs vēršam savas negatīvās domas arī pret tiem mūsu kaimiņiem lielajiem, un tad mēs tā kā provocējam to, bet lai to apturētu, to arī var apturēt. Jo tā jau arī kolektīvā karma arī var apturēt. Reklāmas pauze. Mans jaunais kanāls Karmas detoks ir sācis darboties, nāciet piesakieties, darboties līdz. Uz kopā var arī izdoties. Jo vairāk mēs būsim, jo vairāk mēs strādāsim, jo vieglāk mums izdosies. Viņš ir pilnīgi pa brīvu, vismaz šobrīd. Jā. Nu tā, vai mēs esam šodienas tēmu izsmēlušas? Es domāju, ka nē. Nē, noteikti, bet kaut kādu pirmo daļu esam ievad tā kā tajā iedarījušas, un tad, kad atkal uznāks lūsta par to runāt, tad paturpināsim. Nu, es arī varu padalīties, kā es tiek galā ar saviem pliezieniem. Pirmkārt, man ir atbalsta personāls, jā. Man ir cilvēki, kas man ir mīļi un tuvi, kuri mani saprot, kuri zina, kādiem procesiem es patēju cauri, tā šī mana personības izaugsme, garīgā izaugsme, dvēseles izaugsme, un mani atbalsta tajā, kurā es esmu. Man ir arī savi vēl mācību biedri, kuriem mēs turpinām apmainīties ar sesijām, no vienas puses procesēties, no otras puses tīrot laukā tos savus grābekļus, lai viņi tur nebūtu uz tā mūsu tīruma, mēs nekur nevarētu uzkāt. Un tas nozīmē, ka reizēm liekas, ko vēl izsūt laukā, jā, bet pēc tam atkal dzīve kaut ko piespēlē. Tad ir tā, ja kaut kas notiek tāds, kur, liekas, es pilnīgi nebiju gaidījusi, kaut gan tā kā nojāt jau bija, ka tas labi nebeigsies. Tad tajā mirklī ir vienkārši darbs ar sevi. Tikai un vienīgi, jā. Tad, protams, ir kaut kāda fizisko realitāti saglāba, lai kas tur būtu noticis, ja kaut kas ir glābjams, tas ir jāglāb, bet arī tas ir darbs ar sevi tieši ar visām šīm manām metodēm, ja, tā karmas tīrīšana, tā mana traumas iedināšana, tas, kas ir parādies, ar to arī strādājam, jā. Tas ir, ko piedzimst, to kristam. Tā. Jā. Tā kā es redzu, ka tas palīdz, jo katrā ziņā izsiet man no līdzi, un es tā kā tā lelīte, kas atgriežas stāvus pozīcijās, atkal atgriežos. Un izsiet, atkal atgriežos. Reizēm ir jautājums, cik vēl. Ja, cik reiz tie sitieni ir jāiztur, lai tā kā varētu palikt līdzsvaru stāvoklī. Bet es pieļauju, ka tas viss mūžs turpināsies, tomēr vairāk vai mazāk, un tā mēs pamazām iegūstam to viedumu, ka mēs saprotam arī šitais pāries. Arī šitais pārējais svarīgi, kā tas iziešu no tās savas pieredzes, ar kādām atziņām es būšu izgājusi. Šodien man tā pavisam tā ļoti īsi, šodien es te Facebooku šķirstīju, lai to karmas detoksu varētu tajā kaut kāds video uztaisīt. Man ir vajadzīgs idejas, tad, kas cilvēku satrauc, kas ir tās kolektīvās traumas, jo, ja man viss ir ideāli, es jau neredzu, viss ir labi, ja nekā tā nav, un tad es pašķirstu Facebook, pašķirstu ziņas, un tad man kaut kāda tēma iekrīt acīs, un tad vienkārši saslēdzās, un tad vienkārši tā es to video par to tēmu, tad vienkārši to sarakstu jau kaut kas pāris frāzes, lai tā smukāk varētu norunāt. Lūk, un pamanīju, ka Jelgavā ir aplūdusi dzīvnieku patvērsme, un tā kā aicina palīdzību izvest uz dzīvniekus. Atsaukšies cilvēku nebija daudz, tā kā bija kaut kad pāris, lai to telefonu numuru un tā, kas taisies palīgā.
bet dalījušies bija pār 2000 tajā mirklī, kad ieraudzīju to paziņojumu. Un es saprotu, cik mēs esam forša tauta, un kā mums par laimi joprojām sāp vienam otra sāpe, vai rūp vienam otra sāpe. Mums ir apkārt cilvēki, kas ir gatavi steigties palīgā. Un tad no mūsu puses ir svarīgi tikai tas, ka mēs pasakām, ka mums ir notikusi sāpe, ka ir vajadzīga palīdzība un būt gataviem viņu pieņemt. Jo, ja mēs tikai sēdēsim savā pēķī un raudāsim, nekas nemainīsies. Ja mēs sēdēsim savā grāvī, mašīnas brauks garām. Gribu, lai jūs lai tiek no grāvi izot, vismaz jāpaceļ roku un jāsaka, man ir slikti, man ir vajadzīga palīdzība. Es netiešu to galā. Un tur arī drusciņi gribas spēku, vai drusciņi arī tam savam ego pārkārt pāri, kā es netieku pat laukā no savu grāvi, kā man ir vajadzīga palīdzība. Nē, tā, mēs esam cilvēki, un mēs izdzīvojam labāk komunā, tā kā mums ir blakus kāds, kurš ir šeit un tagad un priekš manis, un ja nav viens, tad ir otrs, ja nav otrs, ir trešais, ceturtais vai desmitais, bet ir cilvēki, kur ir spējīgi palīdzēt, vai draugu lokā, vai profesionāli lokā, tāda ir. Protams. Tas ir apmēram tas pats, kā es vienmēr saku saviem studentiem, ka svešo bērnu nav. Jā. Svešo bērnu nav. Bet par komunu būs mūsu cita tēma, ja tur arī ļoti daudz ko runāt. Tā kā mēs atradamies. Un zini, ko ieliec noteikti lūdzu šī mūsu video, arī ieliec to saiti uz savu karmas detoksu, lai cilvēki var aiziet paskatīties, cik tas ir kaut kas atkal interesants un jauns, un nosaukums kāds, vispār bomba. Jā, ielikšu. Labi. Viss. Šoreiz atradamies. Uz tikšanos nākošais video. Veiksmīgi jums!